Labdien! Māri, tu kā filozofs varbūt lielais, kāda tev nostāja vai skatījums uz 8. martu? Ļoti pozitīvi, protams, jo cilvēkam ir tāda tendence, šeit par vīrieti domāju, jo par vīrieti vismaz ir skaidrs, ka viņš ir cilvēks, to jau filozofi jau 19. gadsimtā tā kā pierādīja. Un, tātad cilvēkam ir tāda tendence aizmirst parūpēties par savu tuvāko, ja? Un tur ne miskasti laikā iznes, ne tur kažoku nopērk, aizmirstās vienkārši ar tā galvu, viņi kaut kā aizņemt ar citām svarīgām lietām, tur pieņemsim, kā saspraust tērkociņus plastelīnā vai kaut ko tādu. Un tad ir ļoti labi, kad ir tāds datums, jo to tomēr kaut kā, pat ja neatcerās, tad vismaz atgādina, tu redzi, ka citi vīrieši pārvietojās ar puķēm pālī pa ielu, un tad tu jūti, ka tev arī tā kā vajag, un tad tu apsveic. Es pat domāju, ka tādas dienas varētu vairāk pat ieviest gadā, lai viņas ir, tāds tā kā atgādinājums, un tā kā apsveic visas sievietes.